Tas tas. Tā, nu, esam atbraukuši uz Vēja pilsētu Valduhā. Vakardien izdomājam, ka nostartēsim strīta čempītī pēdējā posmā. Tad mums pa lielam sanāks bez treniņiem. Vienu dienu apostīsimies, kas ir. Pāris stundas. Jā, mēs... Cik mums sanāk 6 stundas patspēt, jā? Jā. 6 stundas mēs tie paskatīsimies, kas ir, un tad mēģināsim nostartēt Latvijas čempionātā pēdējā posmā. Un tad varbūt paskatīsimies kaut kādu procesu, kā mēs iesim cauri, ātri izskriesim. Varbūt būs kaut kas noderīgs. Būs kaut kas noderīgs, Albert? Es domāju, ka mums ar tām 6 stundām pilnīgi pietiks, lai saprastu, kur kas ir, kas notiek. Un ziltiņš jau vietas te pa lielam viss ir zināms, tāpatās, zonas, kā katru gadu pa lielam. Un nevajag te nedēļu daudzīt tās zivs, lai saprastu, kur viņi ir, vai viņi ķerās. Un šo vēl joprojām, kad sestdien, svētdien būs kāds laiks. Vējains. Bet tagad ir tāda straumi, tā kā iet pa taisno zarnu viss tārā. Jā, ar sestdien pūtīs vējš. Pūtīs vējš. No kuras puses un straumi vispār nebūs. Būs savādāk situācija. Viss būs savādāks atkal. Tā kā varējām nemaz nebraukt uz treniņiem. Jā. Nu, mums jau viņi nemaz nesanāks, bet, varējām braukt sestdien no rīta. Nu, redzēs, kā būs. Liepā jau vienmēr pārsteidz, te var vienā dienā nekas nebūt. Un pēc stundas ir iekšā asaras. Kas tur bija? Katliņš bišķiņi. Laikam aizgāja. Jā, un Aldis otrā demonstrācija Tur bija. Nav. Ļoti švaki, bet jūrinieks ir iepeldējis. Pa nakti Robis ar Vilmāru ir bijis un redz, kā viņš skaisti peld. 30 plus tādi peld iekšā. Taisni pret straumu iekšā kanālā. Valcētāji uzradušies, tie uz lieliem krankiem. Te pats sēdēja viens un, bez melošanas virs 35, tā izskatījās uz 40 asaras. Tiešām milzīgs un nokrit pie laivas. Viņš ar roku viņu ceļ ārā, viņš vispārīgi tur ākstījās. Bet lieli asari, bet viņi te ir, bet tāda sajūta, ka viņi ir pusūdenī. Sunti neņem, nekas ņem. Kas zivis ķer? Robis. Ko mums priecāties pa Liepāju? Kas te labs ir? Kas slikts ir? Kas slikts ir? Jā. Kur zivis ir? Liepāja. Iznāks after movies, tad redzēt zivis, kur ir. Labi, poņem. Asari bija vakar vienkārši redzējām kosmosā. Vienkārši kosmosā. Vakarā. Viņi ienākuši jūrinieki. Tu zini, cik viņi tur bija? 100. Un tādu, kad nemaz viņi. Vietēji jau arī uzreiz sāk velcētāji parādījās. Vienkārši lopā. Viņi jau nav nostājušies, neņem. Ja te jūra pāriet ar makšķerniekiem pāri, tad te vairāk nav ko darīt. Klausies, nē. Bet, jūs kā bijāt vairāk skatuves. Ne, mēs bijām, protams, mēs te visu noķemējām, te vairs zivju nav. Labdien! Čau! Tieši prāt, labdien! Labdien! Kā jums jaunība? Ļoti skaisti, cīnamies. Pilni jaudu. Paskaties, kā jābrauc uz copu, tikai ar tukšām paciņām. Nē, mēs atbraucam, mēs vakar izdomājam, ka mēs brauksim. Tagad patrenēties, ja? Jā. Padaudzīt. Mēs atbraucām cik stundu atpakaļ jābūt. Pareizi. Ļoti skaisti. Saulaina diena. Ļoti labi copu līdekļus ķerāt uz metienu. Katrā metienā 2. Tā viss stāsts, jā? Labprāt. Dabēt viss?
Nav zivju. Pie Aldi kaut kas atnāca. Čūskas Aldi meklē. Kefīras grimas, davai nāc šurp. Labdien! Labdien! Nē, mēs no sākuma mēģinājām dropā. Sveicināti, Robert! Sveicināti, Aldi! Labdien! Sveicināti, Kameras, televizors. kas jūs esat šodien, kā jūs sauc, to neviens nezina. Jau, mēs lomājies, es vai? Tad satikām, tas atpadās. Stāsts zivis. Kā mašas reizes. Jau, noķēra zivis šodien. Jā. Kāds divas laikam. Zini, kas kā agrāk kaut kāds gadus atpakaļ, ka vārni Lūdzu? aktīvāk startēja, ja? Tad teicu, Lūdzu. ka bisēs ir tikai vārni. Ir, jā. Nu, tagad jau briedis iemācījies. Līdz, jā, skatieties. Iemācījies mūldē. Certificate real identity confirmed. Šitā ugunlūdzu. Ko, paņem nav zirts var nopirkt. Lieli cilvēki. Jā. Kas tas ir? Līdzinājums, kad... Tu biji piedalījies. Es izteikšu. Sprēnīts. Tā viss kārtībā ir. Jā, te. Nu, te mums no rīta bija asari. Šitien pat bija. Arī bija. Bet, nu, netieši, ka viss slikti ir. Nu, labi, taču tu nav. Nu, okay. Nu, 5 asaras jau tas noķert varat. 5 jau noķēri, bet nu tā, nu tagad jau cik ilgi jau nekas. Nē, nu nav laiks jau tagad arī vai. Vai tu noķēri, nenoķēri? Noķēri? Es nezinu. Es nemaz nezinu, vai noķēri, vai nē. Gribēju piedalīties mačos. Gribējām piedalīties mačos. Atbraucam vienu dienu pamēģināt, patrenēties. Nu, laikam šī tā sanāk ļoti reti. Jā. Es vienu copīti vispār redzēju. Es noķēru vienā. 17 centimetri, jā? Tā kā Bet mačos būs labāk. mačos būs labāk. Galvenās no mačos. Mēs jau paliksim, mēs jau neskaisim mājās. Kaitāji. Kaitāji mačos būs labi. Sēdien svētdien vējuši baigais. Jā, nu skatīsimies, kā mūsu mačos ies. Tad no kuras puses problēma? Kāds no citās? Vai vispār nevar uzsākt? Tev vēl pietrūk tās citais, ne? Jā, tagad ir kā vajag. Šis atvadēja nav ar to snaibu, tikai ar papīri vēl ielidot. Tev būs jāatpēc. Es to tiku. Ko jāatpēc? Tādi 5 vajadzīgi. Vai šitos filmē jūs un... Nē. Reku saimniekam uzprasa, kā noķēri, jā, nu mēs... Jā. Pasaka, kā noķēra ļeška, nu pasaka kaut ko čaļiem. Ko patīk? No ūdens izvilku un viss. Vienkārši palīdzas. Sapilmē, jā. Vajag labi. Valdīt treniņi mums ir aizvadīti. Jā, ļoti veiksmīgi. Super, pirmo reizi, laikam, tik, teiksim, Nezinājām, kam gatavoties. nezinājām, kam gatavoties tā, ka nu, mums bija, Aldim bija viens asarīts maziņš treniņos šitāds, ne tik maziņš. Es vispār copi nedabūju 2 dienas, un cops vispār nebija. Jā. Citi ķēra kaut ko, nu redzēs, ko viņi saķeras, bet nu mums ir švakli. Ja mēs sākam uz šitādiem te vērķiem, tad nekas baigi labs laikam nevar būt mazajiem sūdiņiem. Līdekli. Aldis līdekli mēģinās, es mēģināšu asarīt. Bet labākais tas, ka vakarā sējāmies, gatavojamies un nezinājām, kam Nezinām, gatavojamies. kam gatavoties. Vienkārši sējāmies tikai. Nu labi, redzēt, kā mums ies. Pa ceļam bija, vietējie bija, laikam, uz stārpu, ja? Jā, nu uz Nu, kas ar kilogramīgi bija dabūjuši, nu tā kā tas mums iedeva tādu. Jā, nu ka kaut kas te ir. Kaut kas te ir, jā. Tā, ka neviens zina, ka nav kaut kas tev ir. Bet asars vēl laikam nav ienācis, ja? Nu, viņš pa bišķim nāk kaut kur, to naktī kaut kāds bariņu ķipa ienākot. Bet tā, nu,
Labi, redzēsim skaismēs līdz starts. Jā. Es domāju, šodien būs tas mirklis, kad viņi nāk tieši. Nu, tā vajadzētu būt. Jūra, kaut kas madniņš. Viņš pat ieskaita. Viņš ir tīsis, jā? Ev, grundulis vēl duha. Es tev domāju, ko tik švakri tirinās. Jā. Boss aplikācija nestrādā, jā? Pagaid, mēs te bīdamies. Davai, es sūtu WhatsAppā, jā? Nē, jums nestrādā. Jā. Nu, pamēģinu restartēt savu aparātu. It kā visi iet, čaku bildes krīt iekšā. Davai. Man sauc Rihards, esmu Jelgavas brigādē pieliktais tiesnesis. Mans uzdevums ir skatīties, lai viss notiek kā vajadzētu, ievēro distanci, neiet ārpus zonām, pareizi zivu tiek noķerta, atlaista un tādas mazas nianses, kas man ir jāpievērš uzmanību. Komanda M-Pro Irons, Kaspars Litānieks, Ronalds Jankevits. Pielienos mačos galvenokārt ir azarti, jo, diemžēl, mūsdienu skrējienā nesanāk tieši parastā cope, tāpēc patīk ķert to adrenalīnu, apvienot gan makšķerēšanu, gan adrenalīnu sacensības vienā elementā. Un strīds tam ļoti piemērots ir. Nesen bijām piedalījāmies starptautiskos mačos Street Fishing Masters Holandē, kas deva lielu pieredzi, un turpināsim arī piedalīties tanīs mačos, Latvijas mačos, jo adrenalīnas sports viss kopā savienots un zivju ķeršana, kas ir galvenais hobijs. Teams Online 1, Roberts Gulbiņš, piedalos sacensībās, lai pierādītu savu makšķerēšanas prasmes un iekabinātu pieaugušajiem. Olafs, komanda Urban Fishing Latvija neasakas. Citiem ieteikt piedalīties mačos, ja viņi grib tā kā pacelt savus spējas makšķerēšanas jaunā līmenī, jo tas ir ātrākais veids, kā starp visiem šitiem ninjām un sportistiem tā kā redzēt to īsto sporta klasi. Jo mums, kā zināms, ir visādi čempioni, gan Latvijas, gan pasaules. Tad tas līmenis tāds ir diezgan tā latiņa pacelt diezgan labā līmenī. Tā, sveicināti. Mēs šobrīd atrodamies Liepājā 3. posmā Latvijas čempionātā spinningošanā no krasta pilsētas vidē. Ir pagājusi 1. stunda, zivis ķerās, ir līdakas, asari, arī ir jūras grunduls viens. Pa rezultātiem dotajā brīdī 1. vietā Vjačeslavs Čistikovs ar 114 centimetriem, tālāk 3. vietā Gatis Roga 104 centimetri, 3. vieta arī 104 centimetri Ansis Valters. Tagad ir iestājusies pauzīta, jauna loma nav, pagaidām gaidām. Čau, Team NGT, Fintrail, Aigars Zombergs, Krišs Borīts. Mēs esam atbraukuši šeit uz Liepāju. Kuro reizi jau? 4., 5. Ir daudz reizes te ir būts, tāpēc mēs baigi netrenējāmies. Mēs cerējām, ka strādās vecās vietas. Pagaidām 2 asarīši, nekas vairāk. 27, 33. Asarītis pieķierās. Tā, vajag nomēt uz lineāla. Tagad ir bišķi pāri, 30 centimetriem, tas nozīmē, ka 31. Tas jau diezgan labs asaris. Super!
pareizā brīdī atklāt. Iesūtīt? Sākumā Zandarts. Nē, pēc tam Zandarts pārvērtās pa līdekli. Tā, tur, es reku vārdu reiz atšķājies. Tā. O, līdekli vēl viena. Redzēja? Visi redzēja līdekli. Līdekli noķēra. Tas nebija atceras. Nu, ej mājā. Varētu pēties ar tādu, ko jau apstāties. Iemet kanālā mānekli. Aizstāstīšu kādu. Viņš pakustināja un pieķērās līdekli, kur no sākuma izstījās pēc Zandarta. Tas ir nežēl, līda. Vēl. Domāju, ka šitā nebūs. Mēs noģērām 3 grunduļus. Tas ir mums šodien izskatījās viens no grūtākajiem uzdevumiem. Tagad ķeram asari un līdekli. Cenšamies. Citiem līdeklis ķerās izskatījās labāk no sākuma un ašuku pa kādam pielus. Tiecīgi tie var redzēt, viss no zivīm atkarīgi. Mēs jau neko nevaram izdarīt. Mums tik jāatcepē. Gan jau sajiet. Treniņos labi gāja. Treniņos gāja normāli, bija līdekļas, asari. Viņš kaut kas bija. Kā rīcies atvēs? Nu, rīts asari aizvērām, tagad līdekļu vajag. Un nav jāpalielina kaut ko. Opa, tas ir labs? Yes. Молодец. О, как красиво. О, es Norābīja. Norābīja. Ārā nokļāja. Jā. Молодец. Vai es pamēģināšu vēl par gonduli? Aldim ļoti skaists asaras. Mēs treniņos 2 dienas vispār zivi nebijām redzējuši. Un šodien jau mums ir 4 asari un 1 grundulīts. Jā. Jā, tā kā veiksme ir mūsu pusē. Iemāciet ķert līdekļus. Visi ķer, mēs neķeram. Visiem atvadā pieķerās, nenokložās. Mums pieķerās, nokložās. Kāpēc tā? Baznīca, svecītes. Kas jādara? Sveiki! Makšķerējam Liepājā. Bišķi izbojāja mūsu supinieki. Kompanjons gandrīz nojūdzies, jau ir gribēja mest viņai. Nu, baigi labi gāja pēc plāna līdz 2. līdaka nokod mānekli. Tagad viss iet uz leju tikai. Gaidām varbūt palaidīs Aronu mūs uz maliņu, mošu asarīt noķersim. Necenzētā versija aiziet. Ar daudz pī es varētu un gribētu paspiest roku tam, kurš saplānoja šo posmu Latvijas čempionātu kopā ar to supotāju festivālu. Jo nu reāli nedēļas darbs, ko ieguldījām treniņos pa lielam visā šajā zonā ir liekas bijis, jo mēs netiekam klāt pie saviem izvēlētajām vietām. Īsti vairāk nav ko teikt. Mēs esam Urban Fishing Latvija 2, komanda Zaceps. Kā ķērās šodien? Principā viss iet lēni, principā, bet pēc plāna.
līdeks ir gatavs jau. Atliek noķert pēdējo aseri un skriesums bonusa zivi. Un tad jau audzēsim asteru izmēru, jo pagaidām diezgan maz ir. Kāpēc? Kādā sistēmās? Nu, principā rotiņš. Nu, rotiņš, jā, un atved sistēmu asterītim. Tad tur līdek arī uz tā pašu rotiņu, tur arī ieldo. Un noteikti sacensībās vajag piedalīties, ja tu gribi augt kā makšķernieks. Tas ir ļoti no svara, jo pats piedalos 2 gadus, Latvijas čempiju 1. gadu, 2 gadus aktīvi sacensībās, un ikdienas sopē rezultāti ir galīgi nesalīdzināmi. Kādreiz likās 10 zivis dienā ir ļoti daudz, tagad ir 10 zivis tu noķer, tu pat neuzsmēdi, jo tu saproti, ka tu pat neesi iesildījies. Varbūt skan baigi bravūrīgi, bet realitātē tā ir, ka tu saproti to lietu, tad ir labāk. Nu, tā kā tev arī rezultāti labāk uzlabojās. Un es domāju, ka visi man piekritīs, ka ja tu gribi augt kā makšķernieks sacensības, ir tā īstā atslēdziņa. Paskatīties, parunāt ar citiem, lai ātrāk augtu un attīstītos kā ikdienas makšķerniekam, jā. Spilgs piemērs arī, kur mums tiesnesis ir. Šodien mēs runājāmies, cilvēks 3. gadu tiesā sacensības, bet 1. gadu spinningo piedod. Atskars ir vajadzīgs tiek mēstāk procesā. Nu, tā, noslēgsim mūsējo raidījumu, kā teikt, treniņi plus sacensības. Reku mums street fishinga boss ir, tā kā gribētāji, jaunie censoņi var nākošu gadu mierīgi pieteikties, piedalīties. Mēs ar Aldu parādījām, ka bez treniņiem pa nulēm var arī nostartēt viduvēli. Tā kā visi laipni gaidītu boss. Jā, visi laipni gaidītu. Mēs arī nākošu gadu. Arī Aldu. Nākošu gadu, jā. Nu, nākošu gadu mēs uzvedam. Uzkočošu vēderu vēl. Tā kā tā.